Nu, Čivriju 72. Vienmēr sakot, atdod autodaļas par velti vai gandrīz par velti, tur pa 1-2 eiro tās bremžu klučus, diskus un tā tālāk. Un ļoti daudz cilvēku par to interesējās. Viņi visi raksta WhatsAppus, zvana uz veikalu. Mēs vienkārši tādu daudzumu informācijas nespējām arī apkalpot. Bet autorezerves daļas nopirka viens cilvēks visu. Līdz ar to tas jautājums ir slēgts. Bet tā kā cilvēki tik ļoti daudz interesējas par tām rezerves daļām, es izdomāju tādu lietu, ka mēs varētu nākt cilvēkiem pretī un visiem, kuriem vajag autorezerves daļas pa lēto, mēs varētu piedāvāt pasūtīt no Eiropas. Tas būtu 1, maksimums 2 dienas piegāde, jo mašīna braukā katru dienu, loģistika notiek. Un skaties kā. Piemēram, mēs varētu tās pašas bremžu klučus. Tu gribi superlēti, vislētākos. Labi, mēs paņemam vislētākos bremžu klučus Eiropā, kuri maksā būtiski lētāk kā te pie mums lielajiem vairumtirgotājiem ar super atlaidēm. Tātad no Eiropas atvest visas šīs lietas, bremžu klučus, bremžu diskus, tos pašus aromatizātors, kaut kāds losšarnīrus. Viņi šeit galā izmaksā lētāk nekā, ja mēs te ņemam uz vietas. Līdz ar to mēs varētu piedāvāt tādu lietu. Piemēram, super vairumcena kaut kādiem bremžu klučiem, te uz vietas, par kuru var dabūt super pa servisa cenu, kā ņem viss servis, piemēram, 18 eiro. Piemēram. Bet mēs tos pašus klučus varam nopirkt Eiropā, piemēram, par 15 eiro ar piegādi. Jo mums katru dienu ir piegāde no Eiropas, visus tos moto apģērbus, ķīveres, moto jakas, zābakus, to mēs visu vedam no Eiropas. Latvijā te ļoti maz, ko mēs caur Latvijas firmām ņemam. Lūk, un mēs varam pielikt klāt, arī tās bremžu klučus, kas, pieņemsim, Eiropā maksā 15 eiro, nevis 18 kā Latvijā. Un pielikt klāt, 2 eiro. Mūsu peļņa būtu 2 eiro. Iedomājies, ja? Un tirgot pa 17. Tas vienalga būtu lētāk kā jebkur citur super. Es nerunāju pa veikalu cenām. Un es nerunāju pa servisa cenām, kur tad droši vien tāda bremžu kluča servisā maksātu 32 eiro, nevis 18. Tas servis pats nopērk pa 18 eiro, bet tirgo tālāk pa 32 uzliek klientam. Piemēram. Bet mēs veikalā piedāvājam sekojošu lietu. Mēs tos klučus nopirksim Eiropā pa 15, uzliksim virsū tikai 2 eiro un tev pārdosim pa 17. Pieņemsim, aromatizators tev vajag kaut kāds, viņi Eiropā maksās 18, mēs tev pārdosim pa 20. Te pie vairumnieka Latvijā viņi maksās, jau 25. Veikala, servisa cena būs 45. Līdz ar to mēs piedāvājam, lētāk nekā jebkur citur, kur tu Latvijā varētu pat no vairumbāzes nopirkt. Pat, ja tu domā, ka tu, varētu no Eiropas nopirkt no kaut kāda internetu veikala vai no Latvijas kaut kāda internetu veikala, nekas tev nesanāks, jo visi tie Latvijas un internetu veikali un vispārējie, viņi jau ņem tepat uz vietas tās bremžu klučus. Viņi nesūta no Eiropas. Līdz ar to viņiem ir jāpaņem pa 18, jāuzliek savējie 20% un beigās tur sanāk 26 eiro pārdošanas cena. Mēs tos bremžu klučus tirgotu pa 17 zem visām tādām cenām. Līdz ar to, ja šāda lieta interesē, es uzdošu veikalā šādu te cenu politiku, sākot no rītdienas, un mēs pamēģināsim, vai tas darbojās vai nē. Un ja cilvēkiem patiks tādas super zemās cenas, tad mēs tā turpināsim. Labāk, mēs pārdodam, labāk 30 klučus dienā ar uzcenojumu 2 eiro, nekā 3 klučus dienā ar uzcenojumu 7 eiro, piemēram. Kaut kā tā. Ok, ja? Saproti? Tā kā zvani 20603333 uz mūsu veikalu Degla ielā 92, pasūti, ko tev vajag, 1 dieniņu pagaidi, vai varbūt pat mišķu, kaut ko, ja mēs arī varētu ņemt no vietējiem un uztaisīt lētāk, jo mums visur ir mega vislielākās atlaides. Tā kā zvani uz veikalu, ja tev kaut ko vajag, bremžu klučus, bremžu diskus, aromatizators vienalga no autorezerves daļām, un mēs tirgosim. Būs lētāk kā citur. Tas viss. Pīsni.